Mājās ir veselīgas uzvedības normas, bet izglītības iestādē nav. Un kas tad šeit var būt tas rezultāts? Tad var būt tā, ka pat, ja mājās ir tās uzvedības normas atbilstošas un audzināšana ok, tad bērns arī uzvedīsies izglītības iestādē atbilstoši. Kas ir interesanti, ka bērni, ja viņi ir piedzīvojuši tādu atbilstošu audzināšanu, aiziet uz izglītības iestādi, kur viņi sastopas ar tādu neatbilstošu attieksmi, bērni ļoti ilgi nedalās un nestāsta, jo viņi nemaz nezina, nav pieredzējuši, kas tas tāds ir. Jo nereti, tad, kad mēs dzīvojam tādā harmoniskā ikdienā, bērniem nemēdz stāstīt par to, ka rekur var būt pedagogs, kurš sāks tevi bļaut vai paraust tevi aiz rokas. Mēs vienkārši par to nerunājam. Līdz ar to bērnam var nebūt pat valoda, lai viņš varētu to pastāstīt. Un šos arī no savas prakses varu teikt, ka gan pirmskolnieki, gan skolnieki nereti stāsta, tad bērni pastāsta, ka, piemēram, izglītības iestādē pedagogs šādi teica, vai šādi rīkojas, vai dara šādi, kā nezina, ka tas nav ok, ka tā nav norma,